Gribam pateikties mūsu audzēkņiem par skolas vārda popularizēšanu, piedaloties valsts un starptautiskajos festivālos un konkursos šajā mācību gadā. Direktori, vai direktors vēl joprojām ir skolā? Sagaidīsim ar aplausiem direktoru, bet tiklīdz es sākšu lasīt. Droši vien kādas ļoti svarīgas lietas. Diploms par skolas vārda popularizēšanu, piedaloties valsts un starptautiskajos konkursos, tiek pasniegts kora klases audzēknei, kas ieguva pirmo vietu starptautiskajā mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās plastiskās mākslas konkursā Skani Tēvzemē, Ilūkstē, ieguva pirmo vietu Terēzijas Broks jauno dziedātāju konkursā Daugavpilī, un tāpat tika atzīta ar atzinības rakstu Latvijas mūzikas skolu jauno vokālistu konkursā Dziedu Dievmātei. Diploms Karīnai Keišai. Tiek pasniegts akordeona spēles klases audzēknim Rinaldam Stimanovičam par teicamām sekmēm, par godalgotām vietām starptautiskajā konkursā Naujina 2024, par labdarības koncertos piedalīšanos, par pasākumu piedalīšanos, dažādos pasākumos piedalīšanos un galvenais otrā vieta starptautiskajā akordeona solistu konkursā Mārubai. Piedalīšanās Latgales reģionu mūzikas skolu salidojumā ceļā uz dziesmu svētkiem Reizeknē Daugavpilī, par nomināciju veiklais perfekcionists Latgales reģionu mūzikas skolu Viktorīnā. Lūk, tik daudz, pilnīgi mēli sarežģījās. Paldies, Rinaldi! Ja šobrīd ir notikusi neliela ķibele ar nākošo mūsu diplomantu Antonu Gatiņu, viņš ir slims, bet mēs tik un tā viņam sūtam sirsnīgus sveicienus, tepat pārsimts metru attālumā viņš guļ slims. Antonu Gatiņu mēs dzirdam, un tu mūs dzirdi, vai ne? Otrā vieta Vislatvijas akordeonistu konkursā Daugavpilī, un tāpat ļoti aktīvs ārpus skolas pasākumu dalībnieks. Jā, pēdējais, vai ne? Pēdējais muzikants, kas ieguvis mūsu diplomu, mūsu atzinību par piedalīšanos valsts konkursā, finālkārtā Cēsīs un iegūto 3. vietu. Valsts konkurs ir nopietna lieta, draugi. Daniels Lindenovs. Jā, es teicu pēdējais muzikants, pēdējais solists muzikants, jā, bet mums taču ir ar ko lepoties. Skolas sienās darbojās muzikālā studija, lauku studija, kuras dalībnieki šogad arī ir aktīvi pastrādājuši. Vokāli instrumentālais ansamblis Mi Dies. Jā, droši nākam visi, es kamēr palasīšu. Piedalīšanās festivālā Krāslavas Rīgas konkursā no baroka līdz rokam augstākā pakāpe un labākais rezultāts Latvijā. Roka mūzikas festivāls Ķīmiskā reakcija, Daugavpils pilsētas svētki, Dubnas Višķu pagasta svētki, Medus ķiplūku svētki Daugavpilī un tāpat ļoti daudzi pasākumi, to starp Daugavpils skrējiens, Daugavpils mežciems, zemesardzes sporta pasākums, piedalīšanās festivālā 150 toņi un pustoņi Rīgā, Ziemassvētku koncerts Kalniešu tautas namā, un, man liekas, es visu tomēr nenosaucu, bet aplausi skaļi jums. Paldies, kā turpināt.